Labdien! Facebookā sarakstoties baigās pretenzijas, kad es lieku braukt ar vienu roku. Tad es cilvēks mācu iemācīties braukt ar vienu roku, ar labo roku palīdzēt. Tad mums ir divas rokas, divas kājas. Kreisā kāja sajūgpedāls, labā kāja bremze, gāze. Šos pedāļus mēs nekad vienlaicīgi nespiežam. Mēs neesam autosportisti, tātad gāze uzdodam, bremze apstājamies. Rokām. Kreisā roka atbild par stūri, labā roka atbild par ātrumu. Ātrumu pārslēga, precīzāk. Jā, tātad tanī brīdī, kad mēs pārslēdzam ātrums, mums labā roka ir aizņemta un stūri ir uzticēta tikai kreisai rokai. Kas notiek tiem, kas visu laiku mācās braukt uz 9 un 3. Tanī brīdī, kad viņi pārslēdz ātrums, viņi braukšanas virzienu atstāja kreisās rokas ziņā, un parasti notiek šādas te kustības, ja kamēr kreisā roka nostabilizē mašīnu. Es, protams, pārspīlēju, bet braucot pa krasta ielu CSDD eksāmenu mašīnām, bieži var pateikt, kad viņi pārslēdz ātrumu. Tad mašīna brauc, jā, viņi brauc taisnā virzienā, pārslēdz ātrumu un uzreiz mašīna nostaigā, ieliek trešā ātrumā, roka atnāk atpakaļ pie stūres un atkal taisno mašīnu. Uz asfaltu mēs to varam darīt bez problēmām, šādas jokus. Uz ledus ceļu, kāds ir šīs, mēs to darīt nedrīkstam, jo šīs te kustības ir tās, kas norauj mašīnu no pareizās trajektorijas un sākās šīs te sānslīdes, par ko jūs mani te visi baidat. Un tagad pamēģinam braukt kupenā. Tātad ir jauniem braucējiem bail no kupenes, viņi nebrauc kupenā, viņi no kupenes ir bail. Tātad es stūrēju šobrīd ar vienu roku, un es droši braucu kupenā iekšā, es sajūtu šo te kupenes pretestību, jā, un es varu mierīgi nobraukt pa kupenu, jā, tātad es precīzi sajūtu, kā man mašīna iet pa kupenu, un nav nekāda problēma. Tagad es to pašu mēģinu darīt ar abām rokām. Es vairs mašīnu nesajūtu, ja, es sāku raustīt stūri. Tas nav apzināti. Es vienkārši cenšos noturēt mašīnu kupenā. Tagad mēs palielinām ātrumu. Es pārēju uz vienu roku, un viņš bail ar abām rokām. Pārēju uz ātrumu, man jātiek no kupenes ārā. Aizbrauc mašīnu. Es atkal esmu kupenā, man jātiek no kupenes ārā, es palielinu ātrumu, es braucu ārā, un es ļoti veiksmīgi iztaisnoju mašīnu. Un tagad to pašu pamēģinām tikt ārā no kupenes ar abām rokām. Tad mēs iebraucam kupenā. Pirmkārt, jau kā mēs redzam, mums ir daudz grūtāk to izdarīt. Es daudz raustu stūri. Un tagad es palielinu ātrumu, tagad es gribu tikt ātrāk ar abām rokām. Un ar abām rokām es vairs nevaru mašīnu tik precīzi savākt, man jau sākās šīs te darbības. Jā, tātad es atkal mazliet pārspīlēju, jā, bet šīs darbības man bija nepieciešams, lai noturētu mašīnu taisni. Un tagad pamēģinām braukt pa slidenu ceļu ar vienu roku, veicam šos te zigzag manevrus. Mēs ļoti veiksmīgi mašīnu varam noturēt taisnā līnijā. Un tagad to pašu daram ar abām rokām. Tad stūrē mums jau ir grūtāk dabūt šo taisno trajektoriju. Un šādu zigzagus man jau ir daudz liekas kustības ar stūri. Un ja es ar vienu roku droši braucu 50, tad tagad jau pie 40 km/h man jau ir maza baiļu sajūta, kad mašīnu var pēkšņi neklausīt. Tad kopsavilkums. Ir jāiemācās stūrēt ar vienu roku.
ar vienu roku mēs daudz labāk sajūtam ceļa šķērs profilu, mašīnas kustības pa labi, pa kreisi. Mēs daudz vienkāršāk varam mašīnu izlīdzināt, drošāk braukt pa slidenu ceļu. Tam ir arī zinātnisks pierādījums, tas, ko es teicu, kad katra roka saņem savu signālu un katra roka cenšas strādāt atsevišķi. Tātad oponentiem lūdzu stāstiet, kur ir jūsu argumenti, kāpēc šādā situācijā jāstūrē ar abām rokām. Paldies! Atā! Un tagad tāds mazs postskriptum. Aizmirsu vienu ļoti būtisku lietu, ko arī daudz vadītāji nezina. Tātad stūri šādā stāvoklī, man riteņi ir taisni. Es apgriežu vienu apli pa labi, man riteņi ir sagriezušies pa labi. Tātad vēl mazliet un viss, lai izgrieztu taisnus riteņus, man ir jāuzmet viens aplis. Tagad riteņi ir taisni. Tas pats pa kreisi. Viens aplis, atkal stūri šādā stāvoklī, vēl mazliet viss, un lai būtu taisni riteņi, ir atkal viens aplis. Šobrīd riteņi ir taisni. Tas ir ļoti būtiski uz ledus ceļa, kad mēs taisnojam mašīnu, neskatīties ar acīm, kad mašīna iztaisnojās, bet tad, kad mēs jūtam, kad mums vajag taisnus riteņus, kad mēs ar roku uzreiz atrodam šo te stāvokli. Tātad mums mašīna ir sagriezta, mums mašīna iztaisnojās, mums uzreiz momentā ir jāuzliek taisni riteņi.